Un tagad varbūt arī tūlīt apsveikuma dziesma, kas kā pārsteigums ir Edvīnam Jansonam. Jā, mēs Edvīnam vēlamies veltīt tādu dziesmu, kura pēc viņa teiktā ir pirmā lūkšana dzejā. Un patiesībā tiešām brīnišķīgi, ka klausoties vārdus, lasot tos vārdus, un šis lūgums, kungs, saliec manī kopā visu pa jaunu. Un tas tā arī man iedrošināja, un es domāju, ka jebkuru no jums iedrošinās, ja gadījumā kaut kas vairs nav vietā, tad tas kungs var salikt kopā visu pa jaunu. Saliec, kungs, manī kopā visu pa jaunam. Neļauj pieskarties manai dvēselei, garam jaunam. Saliec, kungs, manī kopā visu pa jaunam. Neļauj pieskarties manai dvēselei, garam jaunam. Lai varu es šajās manas šīs zemes mājas sienās. Justies kā tālajās, senajās bērnības dienās.
Paldies par brīnišķīgo apsveikumu un patiešām koncertu noslēgumā Dmitrijs Šostakovičs Romāns. Sociālās aprūpes centra direktorei Astridai Kroģeres kundzei. Nu tad jūs droši vien tā, mīļie ciemiņi, domājāt tā. Tagad pēc vien mūsu jubilāri brauksiet, uz kurieni? Ziniet, kā tautā saka, vai uz nabaga māju, vai uz pansionātu. Ja? Es ceru, ka jūs atbraucāt uz šo māju, kura ir mūsu jubilāra māja. Ja? Ka jūs jūtaties šeit kā mājās, ja? Jo redziet, zāle mums ir skaista, daba mums apkārt ir skaista, ja? Un tātad mūsu dzejnieks savu jubileju svin mājās. Tas ir ļoti svarīgi, ka jubileju var svinēt arī mājās, ja? Es vienmēr saku tā, es skolotāju, tagad mēs par viņu runājam šobrīd kā par dzejnieku un noklausījumās to skaisto viņa dzeju, bet es viņu vispār uztveru galvenokārt kā skolotāju. Jūs ziniet, kā saka,
kad katram cilvēkam nedrīkst aizmirst 2 cilvēkus savā dzīvē. Skolotājs, kurš man mācīja, un dakteris, kurš man ārstēja. Un lūk, skolotājs Jansons ir mūsu Jelgavas rajona. Man ir tikai rajons, man tāda administratīva reforma man neeksistē. Man Jelgavas rajons ir bijis un būs. Kāpēc? Tāpēc, kad dzejā jūs dzirdējat tik skaistus vārdus par Latviju, jūs ziniet, ka visauglīgākais